Pirmkārt, kāpēc tu uzskati, ka viena no labākajām? Tas man neatbildīja. Kāpēc sāku spēlēt bridžu? Tāpēc, ka agrāk es spēlēju šahu, un kaut kādos 25 gados man jau visi bērni bija piedzimuši. Mans vīrs spēlēja ar kaut ko bridžu, un tad es kopā ar bērniem tur kādreiz biju un mēģināju saprast, ko viņš tur dara. Sapratu, ka es nesaprotu noteikumus, un man neienāca prātā, ka varbūt tāda kāršu spēle, ko es pasēžot blakus, nesaprotu noteikumus. Un tad es sadusmojos, izlasīju iesācēju grāmatiņu, un tad man šķita, ka ļoti labi. Un tad es savācu 3 šahistes un uztaisīju tādu pirmo Latvijas sieviešu izlasēšanu. Jā, komandu, kura neko nemācīja, pilnīgi noteikumus, un mēs vienkārši sākām spēlēt. Tas forši. Jā. Un teiksim, labi, jūs tā spēlējāt, un tad kāds, nezinu, mēs bijām ļoti jaunas un skaistas, un visiem ļoti interesējām, un tad mums uzradās tāda treneru komanda, katrai viens, kurš tā kā mēģināja mums kaut ko iemācīt vairāk. Un man, protams, paveicās visvairāk, jo man gadījās Vladimirs Gonca, kurš ir profesionāls mācību spēks, materiāla pretestības katedras vadītājs, ar milzīgu, viņam ļoti gribējās man iemācīt, viņam šķiet, ka es saprotu, un viņš ļoti, pirmkārt, aktīvi, enerģiski un varētu teikt, sadistiskā veidā mani apmācīja. Labi, tagad, ja mēs apskatāmies, mums ir 21. gadsimta jau otrais ceturtdienas sācies. Bridge tagad, bridge pirms 35 gadiem, pat vairāk, 80 gados. Es nezinu, kas notika 80 vēl. Bet 80 jūs spēlēja? Nē. Bet kad tas ir 80 beigas sanāk, ja? Jā, 80 beigas, man bija 26 gadi, es vispār iemācījos tos noteikumus. Jā, te uzreiz dažas bildes. Pirmā, kas man atrasta arhīvā, šķiet no ronīšiem. Lielie turnīri ronīšos, ja? Un Vendenē. Ronīšu turnīrs, tas ir sākumā to lamentals taisījums. Lai Padomju Savienībā vispār varētu spēlēt, jo skaitījās kaut kāda nepareizā spēle, bija jābūt kaut kādai aizmugurei. Un tāds bija Tartu universitātē rektors, manuprāt, un tāds bija Tehniskajā universitātē, agrāk RT Rīgas Politehniskā institūta rektors. Viņi bija augstākās padomes deputāti, un viņš tā kā nebija neviens ar mieru arestēt tur, kur mēs spēlējām, un tāpēc mēs diezgan brīvi spēlējām. Un tādēļ arī ronīši, kas ir RTU tā kā sporta atpūtas bāze, tad tajā tika taisīts viens no lielākajiem Padomju Savienības turnīriem. Un tad mēs bildē varam redzēt tevi, Anitu, Gundagu. Tas nav svarīgi. Daudz svarīgāk ir tā sieviete, šī vecā kundze, jo īstenībā viņa iznesa cauri visiem padomju okupācijas gadiem to, kas bija pirmās Latvijas laikā. To vēsturi es nezinu no sevis, to es zinu no stāstiem, ko ir stāstījis tur Egons Lavendels vecākais un Dagnija Dirba un Gonca, jo viņi pie sevis mājās katru nedēļu savāca labākos spēlētājus, pārējie tur bija tā kā kaut kur pagriedē, un viņai bija liels profesora dzīvoklis. Bet tas ir kaut kāds 70. gadu, 60. 80. Es nezinu, es tur biju, tas diezgan ilgi sanāk, kad notika, jo es tur arī biju uzaicināta, tad, kad es spēlēju ar Gonsu, es jau kaut kādus tur, nezinu, kādu pusgadu viņas dzīvoklī spēlēju. Viņa nodzīvoja līdz 92 gadiem kaut kādiem diezgan tā pailgi, un tiekam ļoti aktīvi arī dzīves nogalē viņa spēlēja un brauca. Tā ir tas cilvēks, kas principā uzturēja to labāko bridžu, kas tajā padomju laikā varēja būt tādu ikdienas. Jo viens ir uztaisīt viens ronīšs vienreiz gadā, a otrs ir vispār uzturēt to līmeni, cik necik, kurā tie, kas cik necik iedzīgi spēlē, kas varēja... Bet viss tā spēlēšana, viņa visu laiku tikai tāda
puspagrīdē, jā, stāsanā? Nu, bet neviens, puspagrīdē jā, bet neviens nekādus dokumentus nekur neiesniedz, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam. Nu, profesors dzīvoklī savācās tur 20 cilvēki. Nu, kuru tas interesē īpaši, ja tur ir profesors, rektors. Tie parasti bija tā kā komandu turnīriņi vai pārturnīriņi? Tie bija pārturnīri, pie kam jāpiezīmē diezgan labu līmeņu. Jā, es nedomāju, ka tagad, kad savācamies klubā, ka tas līmenis ir augstāks. Es domāju, ka viņš ir zemāks. Te es gribētu iebilst. Tu neko nevar iebilst, ja tu tur nebija. Tā iebilst, tas var. Labi, lai kā, 90. gadu sākums, mainās laiki, atdalāmies no PSRS, veidojās Latvijas Brīdžu federācija. Jā, bet pirms tam es gribu pateikt tādu lietu. Tā. Lai bridžs būtu kaut kādā daudz maz līmenī, nepietiek ar to, ka, teiksim, tur Egons Lavendals seniors atļauj mums spēlēt, ir nepieciešama kaut kāda literatūra. Tātad ir kaut kāda bāze, uz kā mēs esam vispār attīstījušies, kur ir tas vispār sākums tam, principā, moderniem bridžam. Kāds var teikt, ka tas ir aizvēstures bridžs, bet absolūti nav taisnība. Jo Polijas, un Polija, mēs zinām, ir laba bridža valsts un labi spēlē. Un praktiski tā bija poļu literatūra, kas bija pieejama. Visādi žurnāli, viņi katru mēnesi izdeva žurnālu, un tur bija gan sistēma apraksti, gan visādas lietas. Un tur neviens nebija aizliedzis bridžu, un principā tas ir tas pamats, no kā, kur ir radies tas, ka tad mēs spēlējām diezgan modernas konvencijas. Tagad viņas visas tiek spēlētas un vēl par īņķiet, viņas atmet un tagad viņas nāk apakaļ. Pēc tas varbūt man šķiet svarīgi pateikt. Un juku laikos, nekas tur nemainījās pēc juku laikos. Juku laiki bija anekdotas arī gribat dzirdēt, tādas dzīves anekdotas. Protams, tās ir dzīves raidījums, dzīves anekdotas. Izjuka Padomju Savienību un bija skaidrs, ka nevar eksistēt vairs PSRS izlase un tam līdzīgi. Un kad ir nepieciešams nacionālās federācijas. Un tad tika uztaisīts turnīrs, kas saucās PSRS Bridža čempionāta memoriāls. Un bridžisti ir pietiekoši cilvēki, garīgi principā attīstīti. Un viņi savācās visi kopā uz tādu kongresu, un tagad ir Latvijas Bridžu federācija, Igaunijas Bridžu federācija, Krievijas Bridžu federācija un vēl. Un ir Rina Gliebīķina, ko daudz zina kā pasaules klases šahisti agrāk, un ļoti labi bridžisti. Amerikā viņi tagad jau sen dzīvo, jo viņi represēja padomjā visādīgi un nekur nelaida. Viņi teica, un tagad lūdzu visi ebreji savācamies kabinetā 230. Jo ebreji ļoti daudz spēlē bridžu, un katrā federācijā viņi ir kaut kāds daudzums. Un ja jau nacionālās, tad viņi tāpat, tas, protams, bija joks. Visiem patīk šis joks. Es domāju, viņš ir korekts, ja kā tu domā. Tu pieminēji PSRS izlasi. Jā. Tu pat paspēji spēlēju, jā. Vienā čempionātā. Divos. Pat, jā. Un tad vienreiz man diskvalificēja. No PSRS izlases? Nē, no Latvijas izlases. Tāpēc, kad es jau sen biju visu apsolījusi, un mēs jau visu bijām sarunājuši, un tās Nacionālās federācijas vēl nebija nodibinātas. Biļetes jau nopirkts, jābrauc spēlēt. Es saku, kaut kā nenormāli. Neviens bridžis nekad Latvijai nav uzbrucis, un es braukšu un viss. Tad man diskvalificēja uz 2 mēnešiem, jo pēc tam vajadzēja braukt jau no Latvijas izlases uz Open pasākumu. Nebija kas brauc? Jā, nebija kas nebrauc, nekam ir nauda. Man kaut kāda vismaz tik daudz, lai aizbraukt bija, un tāpēc man ātri atjaunoja.
Labi atlasīt. Labi, jā. Principā mūsdienās jau tās diskvalifikācijas līdzīgas principi. Fotogrāfija no Latvijas Bridžu federācijas dibināšanas. Pareizi, 90. Es nekad neatceros tos gadu skaļus. Laikam 90. Principā var priekšā galvenie cilvēki, Lavendels, Birīts jau varētu izstāst, ka Birīts pie finansēm. Tam jābūt 35 gadus atpakaļ. Kaut kas tāds, jā. Tas ir Česlovs Priedes, ja nemaldos. Nē, tas. Šis ir Kravals, tas ir Lavendels. Jā. Serjoši Burgails. Birins. Tas tāds ļoti svarīgs kas Lietuvā noturēja Bridžu vispār pie dzīvības padomju laikā. Strēķikovs, Ļoņa Bruštanovs. Jā, tas... Vilns Baltiņš, daudz interesanti. Vilns Baltiņš? Jā, tas ir Vilns Baltiņš, lokudītājs. Man liekas, tas ir Andrejs Milgrās. Īstenībā... Bruštanovs īstenībā arī ir ārkārtīgi interesants cilvēks. Viņš ir no Pēterburgas. Un viņš ļoti ilgi nodzīvoja, bet viņš bija apstaros, tad viņš bija atomfiziķis. Augsta ranga atomfiziķis, un tad viņi kaut kur tur tajos izmēģinājumos kaut kas bija sagājis greizi. Te mēs esam tīrā Krievijas izlasē. Teiksim, bija laiks, ir jau Latvija kā valsts, ir iespēja spēlēt, bet kaut kāds dažs turnīrs nospēlēja Krievijas sieviešu izlasē. Tāpēc, ka... Kāpēc inerces? Nē, tas ir tāpēc, ka bija norunāts. Mēs trenējām, un Latvijā nekas vēl nebija izveidots. Mums neviena komanda nekur nevarēja aizbraukt. Mums nebija ne materiāli, ne naudas, ne pat idejas, ka to vajadzētu darīt. Un visas tās idejas īstenībā taisīja, es pierunāju, ka viss beidzot ir jābrauc. Vienalga, kādā sastāvā jābrauc. Pat ja mums kaut kas nepietiek, tur nezinu, kāds cilvēks vai kas, tad paņemam viņu no jebkurienes. No Turcijas vai no vienalga kurienes, bet mums ir jābrauc. Tā mēs vēl atgriezīsim. Bet, teiksim, pirmais izbraukums bija kas? Bija Polija, bija Francija? Nē, pirmais bija brīnišķīgs izbraukums. Mums uzaicināja tādus, laikam neviens neko tur nesaprat, tā kā lāčus no Sibīrijas, tādus, ko tā kā cirkā parādīt. Tāda Lihenšteinas princese uzaicināja mūs uz devīju Francijā. Viss pa brīvu. Tas vēl Padomju Savienības laiks. Pat nezinu, 30 rubļiem laikam varēja nopirkt $1. Bet savukārt biļeti. Jā, citi tirgus nebija. Bet, bija, tā bija Puķovka, tad tā bija iespēja kaut kā daudz. Jā, mēs tur... Man vispār nebija naudas, es studēju, vai vispār bērnu saucināju. Tad ir grūtās. Gonsam tur, nezinu, maksāja tur kā profesoram laikam lielu algu, kaut kāds 400 rubļus, tā kā viņš varēja nopirkt vairāk. Un tad mēs ar vilcienu, tas savukārt bija ļoti lēts, jo Padomju Savienība tos savus pilsoņus gādāja ar tiem vilcieniem visos virzienos. Vai tu bija reizes Latvija, Francija? Caur Varšavu, caur Berlīni. Jā, un tas... Kāds 3 dienas? Nē, viņi diezgan ātri brauc. Nekā tur nebija. Kas jums bija komanda? Tu, Gonca? Spruksts un Ozoliņa. Īstenībā mums šķiet, ka mums tāda komanda pēc rezultātu godīgi skot neatcer. Bet, jā, tur bija ļoti interesanti. Mēs gribam anekdotas, pareizi, tas kāds, lai būtu interesanti. Anekdotas lielākais, protams, no Polijas brauc. Nē, anekdotas lielākā ir no šejienes kā reizi. Mums pasaka, ka mūsu tajā Grand Hotel, kurā no sākuma mums šķiet, ka man nelaidīs iekšā, tā kā valūtas veikalos Latvijā. Jo tur viss tādos uguņos un viss tik šausmīgi skaisti. Un es brīnos, ka mums vispār tur ielaiž iekšā, tad mums paskaidro, ka pilnīgi viss ir pa brīvu. Brokastis, pusdienas, vakariņas, viss spēlēšana, viss tur princesa Lihenšteina viss ir izdarījuši. Tad mēs nezinājām, ka minibārs nav pa brīvu. Tā bija amatieriska kļūda. Jā, tāpēc, ka Grand Hotel nevienmēr ir tās lapiņas, cik tas maksā. Jā. Mums arī nešķiet, ka mums tas pat interesētu, pat ja būtu tā lapiņa. Pa 10 dienām mēs tā, pa 4 tur mazliet patukšojām. Tad, kad
lai arī, protams, jūs saprotat, minibārā nav tāds daudzums alkohola, lai viņš būtu izšķirošs. Bet katru rītu viņš tika papildināts. Jā, protams. Tas jūs patīk. Jā, bet mēs nedzērām. Mēs tajā laikā, cik ko mēs tur izdzērām? Tajā minibārā. Tur arī kokteļos. Visi. Nē, bet briesmīgākais bija tas, ka, kad mēs braucām prom, mums paziņoja, ka mēs esam parādā 5000 frankus. Kas ir ārprātīgi liela nauda. Kas ir vienkārši nesamaksājami. Nekādi, es varu palikt dzīvot tur. Un es kāpēc Lihenšteins princese bija jau kaut kur aizbraukusi. Un nekādas versijas vispār nebija. Es rezultātā piezvanījām Eiropas Bridžu līgas prezidentam Damjānī un teicām, ka šī tāda šaize ir notikusi. Un viņš pateica, pagājušā gadā tāda notika Poļiem. un tad viņš kaut kā tika galā ar to problēmu. Un bez tam tad, kad viņš bija ciemos Pēterburgā, mēs izdarījām tā, lai viņam būtu Šņāps viņam bija... Nē, viņš dzer gan visu. Viņš dzer visu, jā. Primāri sarkanīgi cienītājs. Bet tas bija tāds festivāls, vai ne? Jā, bet Openā pirmais ir kas Olimpiāda? Rodas Olimpiāda? Rodosā, jā, Rodosā. Bet tur arī nebez tur bija šausmīgi, tur šausmīgi. Tas bija tik mokošs un drausmīgs turnīrs un vispār atcerēties negribas. Jo mēs no Latvijas braucām 3 cilvēki, komandā bija 6 cilvēki, 2 turki, viens krievs. Bet tā skatījās Latvijas izlases. Jā. Bet tu, principā, tā varēja darīt. Viņi nebija spēlējuši par savām valstīm. Jā. Bet tā lielākā problēma, tāpēc, ka naudas viņi bija, jā? Tāpēc, ka viņi bija it kā 3 sponsori, kur pēkšņi izdomāja, ka viņi negrib maksāt. Viss nepatīkam, nav pat interesanti. Nē, es domāju vairāk no tā, ka, teiksim, tagad mums šogad milzīgs daudzums ar atlasēm, bet daudz vispār cilvēkiem spēlē. Tad nebija cilvēki vai nebija naudas? Nebija cilvēki arī. Nebija cilvēki ar ambīcijām. Kas grib, viņiem tā kā patīk. Jā, viņiem tā kā patika uzspēlēt bridžu vakarā tur klubā, bet nevis dzīties uz kaut kurien. Naudas tālu nav un nevienam. Un tās tādas smogas diezgan pamatīgas. Bet 9, principā, primāri tu biznesu taisīji, ja? 5 gadus es vispār nevienu sadalību nenospēlēju. Vispār nevienu. Un tā rodas? Es neatceros. Atgriezīsimies pie laikam galvenā tavu trenera, Valoģis Gons, mums pat tāda laba bilde ir atrasta. Gons ir brīnišķīgs, ko lai saka. Viņš bija brīnišķīgs. Jā, bet tev, principā, Mārtens ir mazliet trenējis Rozenklubs. Nē, viņi nav, neskaitu. Tas ir vienkārši kaut kāda treniņa nometne, kur cilvēks ierodas uz 2-3 dienām, tur nolasa kaut kādas lekcijas, iedod kaut kādas uzdevumus. Tas tālu nav svarīgākais. Toties par Gonsu tas ir ļoti svarīgs mans dzīves posms īstenībā. Un, protams, viņa mācīt bridža ir, es neesmu redzējis tādu līmeņu treneri, kurš nekad nav ļāvis. Vispirms viņš man lika iemācīties, gandrīz tā kā ķīniešu valodā, tāds biezas skladas satura, kurā es pat terminus nezināju. Es iemācījos atmiņā normāla. Tādā vecumā var iemācīties tiešām arī ķīniešu valodu un protams, iemācījos. Bet pēc tam tāds dīvains sākums likt iemācīties kaut ko tik sarežģītu. Un pēc tam viņš panāca to, ka es katrā vietā reāli sapratu iemeslu, kādēļ ir šī konvencija, kādēļ ir šī vieta. Un man bija jāraksta nepārtrauktas atskaites par katru nospēlēto turnīru. Man bija jārisina kaut kāds bezgalīgs daudzums uzdevumu, ko viņš bija sarakstījis. Un tad man bija jāiet pie viņa parādīt, kā es viņu saprasinājis uz materiālu pretstatības katedru. Un tad es aizēju un saku, es nevaru te 10 no 70 atrasināt. Viņš saka, tad ko tu te atnāc? Un tas bija drastisks treniņa režīms. Un es biju tāpat aizņemta ar bērniem skolu darbu un vēl šis klāt. Pāršausmīgi tas bija.
Bet, jebkurā gadījumā tas panāca to, ka es nesaprotu konvencijas, kurām es neredzu loģiku, vai kas izjauc kaut ko sistēmā, kaut ko ielikt viņā iekšā, kaut ko jaunu, un nesaprast, ka viņš jauc struktūru, jo tagad vairs kaut kas cits tur neiederās vai kā. Tad es vispār nevaru atcerēties tādas lietas, jo viņas nav loģiskas tajā vietā. Cik vispār? Nē, es par to veidu, kā mācīties konvencijas, par to, ka jāsaprot tās konvencijas, tā ir, man liekas, lieta, kas noderētu padomas, kas noderētu daudziem jaunajiem un ne tik jaunajiem arī pašreizējiem latviešu spēlētājiem. Ka tās konvencijas, ka ir otrreizējs, ka ir vajadzīgs iemesls, kādai viņi tur izmantot. Tur ir jāsaprot, kāda ir jēga no viņas tāda. Tā ir tāda vienkārši. Cik vajag konvencijas pilnajā lēmē? Pilnai laimē es varu pastāstīt. Ronīšos vienreiz sanāca tā, ka es spēlēju Brušnovu, par ko mēs jau runājām. Un es biju galīgs iesācējs, un viņš teica, tā nebūs nevienas konvencijas, vispār nevienas, izņemot stēmats. Ir sveiki. Pēc tam tikai pirmā atbildi, viena bezprom, 2 krusti, atbildi viss tālāk viss beidzās. Pēc 2 sesijām mēs bijām pirmajā vietā, mums nebija nevienas konvencijas. Un viņš teica tā, ieliksim tagad vienu konvenciju, transfers saucās. Nevinējām turnīrus, atpot 2 reizes. Principā viena. Jā, ja cilvēks saprot, priekš viņam konvencijas vajag daudz mazāk nekā tad, ja viņš nesaprot. Jā, tam es piekrītu, jo cik lielajos turnīros, cik rēti tomēr tās visas tās dziļās sistēmas lietas ienāk, ka viss ir orientēšanās vairāk tur. Konkurējošā solīšanā, visu tādu pamatlietas saprašanu, tas notiek. Jā, bet tu piekrīti, ka ja tu gribi patiešām augstā līmenī spēlēt, tad tu nevari. Tad drīzāk nevis konvencijas, bet norunas ir svarīgās. Jā, tu vienalga, tu nevari iztikt bez tādām modernām un labām lietām. Bez tam traktācijas kaut kāds tā ir, cik rēts tur atnāks. Tad tajās 2 reizēs, kad atnāk, tad tu arī 0 dabūji vai 10 tīmu zaudēji. Un paldies, var braukt mājās, kaut kā tā. Bet tā ir taisnība, jā. Konvencijas nevar Viena konvencija, ko tu aizliegi. Kādu konvenciju aizliegi? Vienkārši, nezinu, piemēram, tu... Ar savu partneri, ko teikt partneri, šito mēs nekad nespēlēsim. Mēs spēlēsim tur kaut kādu, es nezinu, Snapdragon Double. Tas saka, nē, un šito mēs aizliegsim. Viena konvencija, kur es aizliegu. Cieti, tu nezinu, teikt, rekidovu. Štūka spēlēt. Nē, šito ne. Vai nav no tā? Tas fleksibli savā ziņā. Diezgan fleksibli, jā, bet ko es tādu reāli aizlieku? Man nenormāli nepatīk, ja pretinieks atklājas ar vienu beztrumpi, stipro, 15-17. Kontra, ka tas ir spēks. Tas man vienkārši šķiet tik slikti, ka daudz tā spēlē, bet tā tiešām, manuprāt, ir vienkārši šī... Atklājumā vienu beztrumpi, varbūt piecpēšu mažos? Ir kārtas, ar kurām var būt, jā, bet es neteikšu, ka tas atnes vairāk plusus kā mīnus. Nav un tāda. Ir kārta struktūra, kā tu tie punkti izvietot, bet principā tur pie 15-17, ja tas masts ir normāls. Saprot, tas ir ļoti svarīgi, ar kādu sistēmu tu spēlē. Vai tu spēlē sistēmu, kur ir limitēts punktu skaits atklājumā vai nelimitēts. Jo, teiksim, ja tu spēlē tur, kur ir nelimitēts, tad tas 5-kāršu mažors var būt biežāk. Jo tur ir diezgan grūti ar tiem reversiem un tam līdzīgām lietām. Ja tev ir limitēts, tad tu pazaudē vienkārši to 5. kārti un tev mazliet mainās balans. Kurā sistēmā tu pati jūties visērtāk? Es visērtāk jūtos... Godīgi sakot, es labāk jūtos precisionā. Kur parasti ir tā, ka viens krusts no 16, viena bezpēc 15, viens kārās ir naturāls vai tagad Latvijā intervences. Man intervences viens kārās, protams, ļoti patīk. Mazliet atkāpēji intervences viens kārās nozīmē, ka viens kārās apsol 5 kārtas jebkurā. No 5. No 5, jā. Un 4 kārtas jebkurā mažorā. Principā, tā ir... Kolonēcija atklājas bumerangs, vai ne? Nē, tās atklājums, tas būtu tas pats vienkāršākais. Daudz interesantāk ir tā attīstība pēc tā. Viss pirmais līmenis forsē un relēji. Un viss pārējais ir paskorekti.
Tur ir milzīga iespēja nostādīt to pretinieku neiespējamās situācijās. Vienkārši tā ir spēle, lai oponentam būtu ļoti grūti. Un partnerim arī, jā. Bet es uzskatu, ka partneri nekādā gadījumā nevajag taupīt. Viņš nav nekāds ar cukuru. Atkāpē viens sadalījums no 2006. Gada pasaules čempionāts Open, starp citu pārējiem. Solīšana sakojuši, Rubīts Liklais vien Kāravs, šod intervences vai otrādi Romanovska. Pretī mums bija Kojens Berkovits, viņam citu joprojām spēlē. Kojens zināms ar šo te Law of Total Tricks grāmatiņas sarakstījis vislabāk zināms. Top spēlētāji pirms 20 gadiem Amerikas viena no spēcīgiem pāriem. Un solīšana tāda viens Kāravs, 2 krusti, kontra, kontra soda, bez viena. Viņš piecējās, viņa paraust plats, neko. Mēs ierakstam tur kaut kāds 90%. Labi, tas tā līriski apkārt. Starp citu, 21. gadsimts, jo mēs tā kā lēnām ielicam 21. gadsimtā. Uzreiz vairāki tādi, tā kā lielie vai milzīgie projekti. Sāksim ar varbūt pirmo Bridge klubs Gamblings. Ja nemaldos, kurš tas gads bija? 2002. Kad palaida Gamblings. Kur tu kaut kas sarakstā, kaut kur citur? Kur tev par to Gamblings? Tajā laikā es, manuprāt, gāju 9. klasē. Tātad tas varētu būt arī 2001. gads. Kāpēc tāds? Jā. Restīvi Bridge klubs Rīgā. Jā. Tas bija par ātru vai vispār nav iespējams? Vispār pagaidām tas vispār nav iespējams. Lai būtu klubs tāds, kas pastāvīgs klubs, kuru var uzturēt paši bridžisti, ir nepieciešams, lai spēlētu visi pensionāri, skolotāji, bērni, lai būtu tas cilvēku daudzums. Kad pensionāri grib no rīta, piemēram, aiziet uz spēlēt, tā kā Stokholmā. Tur 3 sesijas dienā. Un liels klubs. Pie mums, ko mēs varam izdarīt? 2 reizes nedēļā vakarā savākt cilvēks, un kas pārējā laikā tur notiek? Nekas. Restīvi pietrūkst masas. Pietrūkst, masas. Tur, kamēr nebūs masa, tikmēr jāspēlē kaut kādās konferences zālēs. Tagad ir ļoti labs risinājums viesnīcā Monika. Manuprāt, vienkārši ļoti labs. Jā, Ogre, mēs Rīgā spēlējam Monika, Ogre spēlē pareizāk Ikšķilē. Nezinu, kur Talsos, lai mums sports spēlē. Bet jā, mums tieši sanāca, ka tajā laikā es biju sācis nesen spēlēt, un mēs ar klases biedriem aizdevāmies uz to gamblingu turnīru, un tur visi tie galdi, viss tas iekārtojums, tāds nopietnība, pēc atceros pilna dūmiem zāle. Es domāju, ka tas mums deva tādu papildus grūdienu vispār tajā to brīdžu iemīlēt. Tas atstāja tādu diezgan tādu iespaidīgu iespaidu. Kuram pusēdzim nepatīk piepīpēt zāli? Jā, tāds kā puspagrab, nevis puspagrab, bet tāds spēja, tieši tā pie spēļu zāles, ka tur es atceros Movšovičs ar to savu pīpi, tur tā, un laida dūmus. Tas bija tāds. Es kādu laiku mēģēju pīpi, un tā viņš sāk. Bet, teiksim, restīvi jāpieiet kaut kādai paudzei vai 2, un tad bet Rīgas Bridge skola, tā ir utopija vai nav utopija, vai tas ir darīšanas vaina? Nē, tas ir darīšanas vaina. Tā ir darīšanas vaina, un pašlaik es zinu, kad es kaut kad mācību laikā strādāju Rīgas šahskolā. Es zinu gan, kā Rīga viņu finansēja, gan vispār visu zinu, kas tur ir. Es strādāju par mācību teicis vadītāju, un es zināju visu, gan kā treneru kārtību, kā tur grupu nodarbības, ka nav obligāti jānotiek skolā, var notiek fakultatīvi dažādās vidusskolās un tam līdzīgi. Es visu to zinu, un es it kā mēģinu to uztaisīt. Pašlaik es esmu, man tagad pašlaik ir ķībēlā ar mākslīgu intelektu, tāpēc, ka latviešu valoda ir pārāk maza valoda.
Un tur ir vesela terminoloģija jāuztais, un es viņu nekādīgi nespēju apmācīt nolāpīts. Man vajag tādu palīgu, kas palīdz viņu apmācīt, jo es jau nezinu, cik reizes uztaisīju to vārnīcu, un viņus laboju un taisu, un katru reizi, kad es ieju viņā iekšā, viņš atkal man izmet kaut kādu nelasāmu tekstu. Bet brīža skolu Latvijā vajadzētu uztaisīt, jo tas uzreiz radītu tā, ka, tiešām. Un arī skolotāji, es domāju, tie ir labprāt īpaši tur mazās skolās visādās viņiem problēmas ar slodzēm un tam līdzīgi, un bērniem var nav ko darīt, ne jau visi spēlē futbolu. Un tas būtu ļoti labi brīdžam. Mēs varētu aicināt savus skatītājus kopā ar, piemēram, konkursu rezultātiem uz e-pasta adresi k.rupins@inbox.lv. Arī varbūt izteikt vēlmi, varbūt kaut kā palīdzēt tajā procesā vai ar kādu padomu vai kā iesaistīties. Mēs to nodosim mājai. Otra lielā lieta, kas izveidojās 21. gadsimta sākumā un joprojām turpinās, ir Rīgina Vaits bridžu turnīrs. 2004. gads, pirmais turnīrs Rīgā klubā, viss klubs piebāsts, daudz latviešu, daudz krievu. Zviedri kaut kādi. Bija Hammeršarki. Kas negulēja tās dienas. Bija Somi, principā tradīcijā, kas joprojām ir dažas bildes, mēs varam redzēt viņas no pirmsākumiem, viens ir tu pie spēles galda, šeit jau ir mūsdienas Tūnīmans, Bridge Federācija pieslēgusies. Un viena superīga bilde, man liekas, no 2010. gada, bet tas ir Jūrmala. Teiksim, pats sākums, ideja, kāpēc? Galvenā ideja, ka neviena valsts nevar uzskatīt sevi par bridža valsti, ja viņi neuztaisīs mums vienu starptautisko turnīru. Un atceries, cik grūti viņi bija. Mums ir turnīri jāvien, lai mēs varētu izmaksāt balvu fondu. Mazliet kļūt vinēt, mēs nevinējām, bet tikā balvās. Jā. Tad tīkot balvās mēs varējām samaksāt citiem. Teiksim, tagad ir 5 dienu formāts. Komandais pat mazliet plašāks, tāpēc tā VBT, kas iespējams vairs nebūs tik aktuāli, jo VBT mirst. Tas ir VBT. World Bridge Tour. Viss tā ideja iespējams, ka atdzīvosies, iespējams neatdzīvosies. 5 dienas ir saglabājušās. Tas ir tā kā minimums. Pietiek varbūt ar 3 vai nedēļu. Nē, es domāju, ka 5 ir labs formāts. Tomēr cilvēkiem tālu jābrauc. Nepārāk gribas braukt ar turnīriem, kur jāspēlē piekdienas vakarā, svētdien un jālūk. Es tev 3 dienas pamācu? Pamācu. 3 dienas pamācu. Daudz. 7, jā. Pagaidām, lai ir šādi. Nostiprināsim šo situāciju, panāksim to, ka tas turnīrs ir vēl apmeklētāks kā šogad, un tad mēs varam sākt apdomāt. Te nevajag strept. Kur ir pareizāk? Rīgā, kā ir tagad, vai Jūrmalā, kā bija tavuprāt? Vai tev tā, teiksim, Es nezinu. Rīgā ir šausmīgs problēmas ar to, ka nav to konferences zāli. Faktiski vienīgais sanāk uz Redisonu un Daugavu, kas, cik tās zāles ir pietiekoši lielas, un tur var arī dzīvot tie, kas grib dzīvot. Savukārt Rīgā taču patīkamākā vieta ir Vecrīga, kur cilvēki ir. Un tad viņiem tiem bridžistiem jāskrien pār tam tiltam vai jāņem taksis, kas tur, tur pārbraukt tiltam pāri. Labā laikā pāriet pāri tiltam nav tā pat lielākā problēma. Saprot, tev nav, bet es tam piekrītu. Večuki viņiem ir problēma. Tam es piekrītu, bet man tas Daugavas novietojums patīk, ka tur var uz Āgenskalnu tirgu, uz Āgenskalnu, ka tur tāds višķīgi gan zaļais, gan vēl kaut kas, ka tur vairāk var izvēlēties. Izskatās, ka Jūrmala laikam tomēr ir sliktāk, jo tur tikai tā viena jomas iela, tur viss caur. Nostaigāja vienreiz par to jomas ielu, otrais. Ja Jūrmala ir slikts laiks, tad un vēl jau vairāk, ka tie brīži
manuprāt, nezinu, 20 gadus spēlēju Jūrmalā vai 15 gadus spēlēju Jūrmalā, manuprāt, es nezināju, ka tur jūra ir. Nē, tas bija, man liekas, rodīšu laikā. Baltika Beachā, manuprāt, tur pusi nezinu, ka Jūrmalā. Ne, tur pulbogu tomēr var redzēt, tur tā, ka jā. Baltika Beachā, kurjos atbrauc viena tāda, sauc viņa tā no Amerikas. Jā. Un viņa lidoja caur Maskavu, un viņai kofers palika... Es nezinu tādu stāstu. Bija tāds Edu Pīz no Kostarikas, viņš atlidoja ar kaut kādu šāru no Amerikas. Un viņa bija tāda kolorīta sieviete, viņa tur smēķēja ārā. Un viņa teica, man apsolīja kurortu siltu. Tajā brīdī bija +20, laikam augustā +20 Nemāk lietot vajadzēs kopniekās. Nē, ko viņai darīt, viņai kofers palīdz. Bet tas tā atkāp. 2004. gads Krievi uzvar Krievijas čempionātā. Nu ko? Tu atceries? Protams, kā atceros. Ai, nē, maziņš kaut kāds, es nezinu. Es kaut kā viņu pat nepamanīju. Tā laikā man jau tā kā viss kārtībā ar naudu. Bet, nu teiksim, 4. gadā uzvarat Krievijas čempionātā, kas starp citu bija lielākais turnīrs no pāri turnīriem. Nu, kā tu uzskati, ka tā bija kaut kāda laimes spēle? Nu, vienmēr, lai vinētu, vajag kaut kādu veiksmes momentu. Tas tomēr ir bišķiņā, tomēr... Cik liela ir, teiksim, veiksmes, darba, nezinu, talanta, pieredze? Nu, nezinu, es personīgi uzskatu, ka bez talanta, ja nav tā talanta, tad nav. Ja tev nav tādas mākas prognozēt, ja tev nav māka, nav tāda iztēle. Ja tev nav iztēle, tad es nedomāju, ka tīri ar tehniku var patiešām ļoti labi spēlēt. Tā iztēle ir jābūt. Tev jāmāk saprast to oponentu domu gaitu un kā tu viņam var traucēt vai kaut ko. Nu, savukārt, ja tev ir tikai tas talants, un tu tur vispār neko nedarīs. Bet talantu saprot, kas ka talantu, nezinu, tur pareizi, nezinu, izgriezt dāmu, nu, talants uz ko? Talants uz... Radīt grūtus nosacījumus oponentam. Bet to jau var uztrenēt? Nu, nevar uztrenēt tā īsti, ja tev nav tā talanta. Nu, Ir kaut kāds tās pamatprasme tas, ka vai cilvēks tur vairāk eksakts vai nav, to jau grūti izmainīt. Ja cilvēkam padodas tie mazliet tās stratēģijas lietas un vēl kaut kas, un tad tas ir, tur ir daudz. Es domāju, ka var jebkuru cilvēku uztrenēt. Vienkārši tas, ka vienā gadījumā būs ļoti pārāk liels pūles, lai tas kaut kādā brīdī būtu cilvēki, kas droši vien nav tam piemērot. Es neticu, ka tikai tīri ar matemātiku un to, ka tu zini varbūtības teoriju, šausmīgi daudz trenējies, vai tu būsi pārāk statisks. Jā, bet es vairāk domāju, ka tas prāts ir vairāk tāds mazliet matemātiskāks un vairāk loģikas. Jā, bet es redzēju matemātikas, kur neko nevar iemācīt. Viņiem kaut kāds savādāk prāts ir veidots, un tās smadzenes var ļoti tāds jocīgs instruments. Viņš dažādi domā. Tam es piekrītu. Te vēl viena bilde no 2004. gada Krievijas čempionāta. Es neatradu bildi, bet tas ir nākamais gads. Bronzas medaļa Eiropas čempionātā. Arī jautājums. Ne jau šī vēl likumsakarība? Nu, klausies, mēs tajā laikā tiešām labi spēlējām. Mēs tiešām spēlējām labi. Mēs spēlējām stabili. Es darīju tās lietas, kuras es vislabāk māku, tu darīji tās lietas, ko tu vislabāk māku, un tā kā bija tā. Varētu kaut kā sīkāk, kas ir tās lietas, ko tu vislabāk māku, un kas ir tās, es ko kāds... vislabāk māku traucēt oponentam dzīvot. Es viņu ļoti bieži nostādu situācijās, kurās viņam ir grūti. Jāpiezīmē arī maniem partneriem ir grūti tajā brīdī. Jo viņiem tagad ir jāsaprot, ko es tagad atkal esmu samūdzījusi un ko tas tiešām reāli nozīmē. Un tādēļ es arī neticu tādam labam partnershipam, kas tur ir 1-2 gadu garumā. Es domāju, ka tur bez 3-4 gadiem nav ko sākt vienkārši. Nu, tu nevari pretendēt uz reāli kaut ko ļoti labu, jo tomēr tā partnera...
Tev ir jābūt arī teorijai, ja? Kurš šajā brīdī tur vāra to kaut ko peldai duļķainā vai ūdenī, ja? Kurš oponents vai pār. Nē, to es saprotu. Nē, ir vieglāk, ja viņi līdzīgi domā, viņi kā, nezinu, no vienas tās pašas brīdžas solas, tad ir mazliet vienkāršāk, bet jā, es saprotu, ko domā kaut vai tās nianses, kas tieši to augstākajā līmenī izšķirotas. Vienā turnīrā pat divi tur supermeistari. Viņi dažādi domā, viņiem dažādi pieeja. Viņi uzskata, ka to vienmēr ir tā un... Bet svarīgāk ir vairāk spēlēt pārī, vai vairāk, darīt malno darbu, testi, uzdevumu, tā. Kas vairāk? Es stāstīju, cik tests un uzdevums es pildīju, tad es... Bet tas bija individuāli. Tas bija individuāli, bet ar savu partneri. Pēc tam es tajā laikā spēlēju arī ar pārī. Bet tie uzdevumi nebija vairāk, tīri uz tehniku? Tīri uz tehniku. Kā ja tev vispār nav tehnikas un tu vispār... Tehniku var uztrenēt mūsdienās ar grāmatām. To var, jā, to var. BBO. Ar visiem... grāmatām, fórumiem, aplikācijām, visu kaut ko. Nē, tu tehniku tu var uztrenēt, jā. Nē, bet tieši tīri šo spēlē partneri. Tu uztrenē vairāk spēlējot, vienkārši spēlējot, brutāli spēlējot. Es domāju... Vai uztrenē vairāk, testi, Nē, protams, tu vari ātri, tu BBO, teiksim, tu nosolīt, 100 sadalījumus vakarā. Turnīrā tu nenospēlēsi 100 sadalījumus vakarā. Jā, vienīgais, tu nedabūsi to konkurējošo solījumu no Nē, tur jau var uzlikt arī tā, ka tev ir konkurējošo bet tas nav īsti. Tas nav īsti. Tāpēc bez tā dzīvā brīdža tur es nedomāju, ka varbūt tā, ka ir kaut kāds interneta spēlētājs, kas spēlē tikai internetā, un pēc tam viņš aizbrauc uz Eiropas čempionātu. Nē, tā noteikti nevar būt. Tā noteikti nevar būt. Viņš parasti mēģina ātri mētāt, bieži vien drīzāk tur nāk kaut kāda tās problēmiņas. Tā. Pēc mazas reklāmas pauzes mēs atgriežamies mūsu podkāstā. Šeit es atradu māju vienu ļoti labu bildi, kā es tādu nepateikšu. Bet te visi mēs esam jauni un bataināti. Es nezinu, kādam tur uz vārdu, kādam... Man liekas, tas ir uzvaru salds komanda. Jā, es vēl biju pat ļoti gudri, tāpēc, ka nebija kļūst par Londīnu. Jā. Uzreiz tas grūtais jautājums, varbūt tu atceries situāciju, kad komanda tevi izvilka, vai arī tieši pretēji, ka tu izvilki komandu. Vai tāds ir, nezinu, daudz, maz? Ko mēs patās ar Rīginu vairs notika? Ko es zaudēju iekļūšanu finālā, pēdējā sadalījumā, izdarot vienkārši absolūti stulbu, rupju kļūdu. Bet jāatzīmē, kad es pirms tam palīdzēju tikt ceturtdaļfinālā, tajā pusfinālā. To es nospēlēju, manuprāt, ļoti labi, un pēc tam, kas tas tāds bijis, tā arī nesaprotu līdz šim brīdim. Bet principā, teiksim, kļūdas bridžā. Tas ir kas primāri. Ir skaidrs, ir kaut kādas tehniskās kļūdas, kas ir viena lieta. Ir teiksim, tās unforced errors, kur tu vari viss, tagad iegūt to sadalījumu, tu nekļūst. Bet tajā brīdī, kur tā ir problēma koncentrēšanās? Tur ir dažādi iemesli. Tu spēlē tik ārkārtīgi daudz sadalījumus garos turnīros. Dažreiz tu esi vienkārši nogurs, dažreiz... es nezinu. Bet primārais... Es nesaprotu, kā basketbolā var spēlēt cilvēks 20 gadus basketbolu un nemācēt iemest sodiņu. Sodiņu tur tas... Ko? Tur arī kaut bieži vien tas psiholoģiskais aspekts. Nē, es vispār uzskatu, ka tur kaut kad jautājums ir, kas ir svarīgākais, tur disciplīna, intuīcija, psiholoģija, tehnika, kaut kas tam līdzīgs. Bet kas ir svarīgākais? Morālā noturība ir nenormāli svarīga. Visšausmīgāk ir tas, ja es esmu ļoti morāli stabili. Un tā, ka es tur pēdējā sadalījumā zaudēju, tam nebija nekāda sakara ar
ar morālo noturību. Tur bija kaut kāds blackouts. Bet man neietekmē tas, ka es esmu zaudējis pirmos 2 sadalījumus, piemēram. Man nekādā veidā tas neietekmē. Man ir katrs sadalījums, ir nākošais sadalījums, man prieks par to sadalījumu, es gribu viņu spēlēt pēc iespējas labi. Un ja partneris nav morāli noturīgs, tad tu nevari saprast, kā tu viņu lai noturi tai morālajā noturībā. Vai uz viņu bļaut, vai taisn otrādi klusēt. Dažu kaitina, ka tu tāds, ka tu neko nesaki. Viņš pats zina, ka viņš ir iztaisījis pilnīgas muļķības. Partneris tā kā neko nesaka. Tad viņam šķiet, mani vispār tur nolīdzina līdz ar zem vairāk nekā, ja tu pateikt, galīgi atracis. Tāpēc tā morālā noturība ir ļoti svarīga, lai tu neizsistos no tā ritma, un tad tev arī to kļūdu, protams, mazāk. Nu jā, pat ja es kaut ko nesaku, tad es izteikšu, man ir grūti noturēt. Jā, bet kāpēc? Jo vajag mācēt. Un tā, starp citu, Latvijā ir diezgan liela problēma. Nē, es tam piekrītu. Tas ir, man liekas, katrs tas cilvēks bišķi kaut kāds tas psiholoģiskais, kaut kāds tas viņa mazais vaiprātīgums, kāpēc viņš spēlē to brīdžu. Tas ir personīgais ego īstenībā. Tas ir noteikti ka tu gribi izrādīt to, ka tu visu saproti, kāds tu partneri esi muļķis. Ka tādā veidā tā kā dalīt to savu sāpi ar partneri. Bet otrā grāvī ir arī tas, ka par to psiholoģisko runājot, ir cilvēki, kas ļoti labi pilda testus, bet slikti spēlē, piemēram, lielos turnīrus. Tas ir diezgan... Kas tests tur brīnišķīgi, bet īstajā dzīvē... Tāpēc, ka tur nav jāuztraucās, vienkārši pilda testu. Varbūt vajag tādu ekrānu, kur tu nevis partneri tikai neredz, bet viss, ka ir tāds... Tas arī nepalīdz, saprot, tāpēc, ka tomēr... Man jau ļoti patīk spēlēt ar planšetēm. Es uzskatu, ka tas ir kārtīgs solis uz priekšu brīdžu attīstībā. Jo cilvēkam nevajadzētu brīdžā saņemt to. Tā nav nelegāla informācija, tā nav žulīšanās, tā nav nekas. Ja ar cilvēku spēlē kopā 5, 7, 10 gadus, lai viņam būtu dzelzbetona seja, lai neizrādītu nekādas emocijas. Vienalga tur eksistē kaut kas, ka viņš bišķi ilgāk padomāja. Atļaut to laika daudzumu, bet mazliet tomēr ilgāk. Un tas tomēr kaut kādā veidā nav tas, uz kā jābalstās labāk brīdžam. Bet spēlēt bez kārtīm? Planšetēs tā kā mēs spēlējam. Nē, bet ir divi dažādi. Ir tas, ka es sākumā biju skeptisks par tām planšetēm vispār. Manuprāt, solīšana ar planšetēm ar skrīniem ir ļoti laba lieta. Ka solīšana tā ir ļoti laba lieta. Bet pat kā spēle paliek vienalga ar kārtību. Tas man tomēr patīk. Man arī patīk, jā. Man vislabāk patīk. Tas man liekas, tas zelta vidusceļš. Jā. Tā solīšana man ļoti patīk ar planšetēm. Pirmkārt, tur tas automātiskā pauzīte, ko izdara, līdz ar to, ko dators izdara, kad tu nezini, kas tur kādā tempā pie galda ir noticis. Un līdz ar to tavu tehniku un mācēšana un visas tās lietas paliek vienkārši pirmkārt absolūti 100% godīgas. Jā. Un kurā nav nekāda tur, un brīdžam tomēr tāds, ka būtu tā kā jābūt tādam, jā. Es trešo reizi mēs nesen ar Jānu spēlējām Polijas augstāko līgu, un spēlēt ar planšetēm tā labā lieta ir tas, ka te ir kāds grūts solījums, tad tu izvēlies kaut kādu solījumu, bet tad tu viegli vari apskatīties, ko principā top spēlētāji tā izdarījuši tām kārtīm. Dažreiz ir tāda, pat dažreiz tā pārsteidzoši. Tas savā veidā ir tāds, ko modernajā brīdžā ar tām kārtīm dara. Ja es saprotu, ka mēģini iestrādāt arī tā, ka kārtis, tu spēlē fiziskā kārtība, bet visu to tā kā piefiksēs, visu kāršu secību piefiksēs. Ka kārtis, ka ir attiecīgi kameras, kas nolasa kārtis, tehnoloģijas tā ir brīnišķīga lieta. Bet spēlēt planšetēs, es domāju, ka nevajadzētu. Spēlēt tīri planšetē, varbūt arī nevajag, jo varbūt... Man liekas, ir tik daudz virtuālu, ir tik daudz spēļu, kas ir planšetēs, ka tomēr tas tā kā
šahu spēlēt arī kaut kā planšas virtuāli. Jā, tad nokļūst kaut kādā mazliet tādā video spēlē, jā. Un tā komunikācija bridžā tomēr ir svarīga. Viņš tomēr ir tāds... Jā, un dažreiz gribas to kādu piesist. Ir tās veids, ka tu komunicē arī gan ar oponentu, gan ar partneri. Man pašlaik šis ceļš patīk vislabāk, jā. Labi, atgriezīsimies mazliet sacensībās. 2008. gads izskatījās, ka bridž pasaulē leiks tādus milzīgus soļus uz priekšu, jo pasaulē daudz naudas attīstās, apvienojās bridž ar šahu, davreti, go un Renģu. Tas nav renģu, tas ir kaut kāds ķīniešu. Nodibinās IMSA, International Mind Sport Association, ir prātspēļu olimpiādē, tiek sponsorēti, nemaldos, tik sponsorēta dzīvošana, vēl tur kaut kāds atlaids uz ceļu. Lai nu kā, Latvija brauc uz Pekinu Open, junioru. Junioru U30. Junioru bija U28, jā. U28 ir U30. U28, jā. U28 mums sanāca, ka tas bija labs tā kā vecums, mēs varam savākt labu komandu. Un sieviešu komanda, sieviešu izlase, pirmo reizi vispār bija Latvijas sieviešu izlase. Rezultāts tāds kaut kāds pašķidrs. Starp citu, toreiz sastāvā bija Romanovska Klīdzēja, Brikmana Vekš, kas joprojām spēlē pārī, un labi nospēlēja čempionu. Un Griedri. Griedri no Lietuvas ar Ildu Straumu. Rezultāts tad nekāds tur nebija rezultāts. Kas pietrūk? Kas pietrūk? Nekas nevar pietrūkt. Mums vienkārši nav sieviešu, kas spēlē. Un es arī ļoti nelabprāt spēlēju sieviešu komandās, tāpēc, kad ļoti nelabprāt. Jo mums vienkārši nav, mums ir principā divas sievietes, kas ir ar lielu spēļu praksi un lielu pieredzi. Un diemžēl pārējām sievietēm ir bijuši vai milzīgi pārtraukumi bridžā. Tāda vienkārši milzīga, kamēr izauga bērns līdz 17 gadu vecumam vai 20 gadu vecumam. Un tas sievietēm tas bridžs ir galīgi otrajā plānā. Viņām patīk aiziet varbūt uz klubu, uzspēlēt vai kaut ko, bet lai iedomātos, ka viņas patērē tādu daudzumu laiku, kā teiksim, mēs vai Ļena esam patērējuši bridžam, es neredzu vienkārši nevienu vairāk. Pašlaik ir jaunas meitenītes, kas daudz darbojās. Ļoti brīnišķīgas, talantīgas, superīgas. Viņām tur nezinu, cik tur gadu, 15, 16, 18. Un mēs nezinām, kā viņām tālāk ies. Viņas aprecēsies piedzimis bērni, un varbūt viņas atsāks pēc tam. Man arī piedzima bērni, bet es vispār iemācījos pēc tam, ka bērni jau bija 6-gadīgi vai 7. Es vispār iemācījos. Bet es arī nemaz nedomāju. Ja gribi kļūt par labu bridžistu. Ja gribi kļūt par labu bridžistu, jāsāk tagad. Tikko bija sieviešu čempionāts, pēc tam sieviešu čempionu līga. Latvijā sieviešu pietrūks masas? Atkal notiek tieši tas pats. Mums nav sieviešu. Es gribu iedibināt to tradīciju vislabāk bez sevis, bet tāpēc, lai viņas, lai kaut kādā brīdī tas būtu. Jo es ļoti labi atceros, kā izskatījās, teiksim, Krievijas sieviešu izlase. Cik viņas daudz laika tam patērēja, par ko viņas sarunājās pēc sesijas. Tur bija tikai bridž. Latvijā tur bija sadalījums, paskatījāmies, un tad pāriesim pie, kas mums mājās notiek un tam līdzīgi. Restīvi, vajag sievietes, kas ļoti gribētu un ieguldīt tajā lielu darbu. Pašlaik ir tās jaunās pāris meitenes, bet
viņas ir mazliet vēl par zaļu priekš šo brīdžu. Es vispār uzskatu, ka vispār nav nemaz nekādas jēgas sākt tajos 12, 13 gados mācīties to brīdžu spēlēt. Tu vari iebilst, tur tas lepitida brīdžs vai vēl kaut kas, es tam neticu, tāpēc, ka eksistē... Pa brīdžu mēs runājam. Jā. Piemēram, Igauņi, tie Pedmans un Vārds. Viņš tomēr viņam ir kaut kādi vairāk gadus. Jā, bet viņam ir sāk, viņi sāk. Vienmēr ir izņēmumi. Jā. Vienmēr ir kaut kāds izņēmums. Bet tīri objektīvi, smadzenes cilvēkam attīstās tā, lai viņš varētu uztvert neredzamo kaut kur pēc 14. Kad pēc 15 pat viņi neuztver, viņi var atrisināt jebko, kas ir redzams. Tāpēc šahu var sākt spēlēt tur 5 gadu. Tā es atkal gribētu, ja mēs apsimies uz diviem pasaulē, kas ir iespējams labākie, Helgamo un Klukovskis, viņa abi sāka ar 10 gadiem spēlēt. Labi, un tad nosauksim tādu pašu līmeņu cilvēks, kas ir daudz pat labāk par viņiem, kas ir iemācījušies tur 25 vai 30. Ja, bet šahā nav tādu, kas ir sākuši spēlēt pēc 20 gadiem. Šahā tu esi līdzi. Šahs ir bezcerīgs, tā spēle tagad kļūst jau bezcerīga, tāpēc, ka tā ir tīra atmiņa, cik tu vari atcerēties. Tu līdz kaut kādam 25 gājienam nospēlēt tur 2 minūtēs. Tāpēc, kad ir ārkārtīgi komputerizēts, tur nav tā iztēle vajadzīga, tur jāmāk skaitīt variantus un tā tālāk, bet tikai tad, kad tu jau esi nospēlējis to atklātni jau līdz vidusspēles beigām. Nē, pa lielam jau bridžā jau var, es nesaku, ka tas ir labi vai vēl kaut kā, bet kaut kādā mērā var novest jau arī reducēt, ka principā pamatos jau līdz kaut kam līdzīgam, ka vienkārši iemācīt tos kārtīgi tā kā pamats, un lai tas bērns sasniegtu augsts rezultātus skolēnas autors. Es neesmu pret. Es vienkārši neticu, ka tas daudz dod. Ka tu esi iemācījies to brīdžu 12 gados vai 16 gados. Es neticu, ka par tiem 4 gadiem tur baigi daudz, kas ir noticis. Nē, tam es piekrītu, bet es ņemot kaut kāds piemērs no sporta, tur kaut kādi cilvēki, kas kļuvuši par labiem basketbolistiem vēlākos gados, bet viņiem visiem ir bijis tas, ka viņi pirms tam ir kaut kādā citā sportā trenējušies, tur piemēram viegli teikt, kā vēl kaut kur. Es domāju, ka par brīdžu arī ir līdzīgi, bet tad drīzāk tad ir labi, ja tas cilvēks, ja tas bērns, piemēram, trenējas pirms tam šahā vai vēl kaut kur, un ka viņam ir tāda veida attīstība domāšana jau tajā virzienā. Vispār gribas kaut ko spēlēt. Tas protams, arī, ka viņam patīk tāda veida sacensības. Viņam patīk sacensties, viņam patīk uzvarēt. Tas viss vajadzīgs, ja tam bērnam tas ir, tad pasaka Dievs. Var sākt arī vēlāk. Es zoli ar vectētiņu un vecmāmiņu spēlēju. Jā, es arī ar veco māmu spēlēju duraku, kad man bija kāda arī maz gada, to jau viss ar to jau lielam jau lēnām viss sāks, vismaz tās kārtas. Jāmāc arī tas ir pozitīvi. Man nav iebildumu nekādu, bet es... Jā, bet tam nav obligāti jābūt brīdžam, bet liela iespēja ir tā, man liekas, liela korelācija ir starp to, ka cilvēkiem ir bijusi kaut kāda saistība ar kārtīm, ka bērni kaut vai ģimenē zoli spēlē vai vēl kaut kas. Bet ir milzīgi daudz kārtas spēļu, kuras klausies. Var spēlēt arī brīdži, nav taču ne jau tur problēma. Es vienkārši nedomāju, ka tas ir ārkārtīgi efektīvs periods. Es piekrītu tam, ka nav obligāti jāspēlē tikai, ka tieši brīdži, bet kaut kas ir jādara. Lai spēlē šāku. Lai spēlē šāku, lai īstenībā, ka tu esi atsevišķi kaut kādā citā sportā, lai ir tā vēlme uzvarēt un ieguldīties. Duraks ar 4 kavām. Jā. Tu esi spēlējis duraks ar 4 kavām? Nē, es esmu Civiku ar 2 kavām, bet es esmu Blackjack ar vairāk kavām. Spēlējis, bet nē. Jā, starp citu par kazino un brīdži. Tas varbūt ir tāds ļoti interesants lieta vispār. Protams, mums ir tādi daži atkarīgi, kā visās sabiedrības daļās, kas nevar neiet uz to kazino nekādā veidā. Bet principā brīdžis ir ārkārtīgi pragmātisks. Viņš ir ārkārtīgi pragmātisks, viņš uzskata, ka viņš nevar spēlēt. Viņš zina, ka kazino ļoti bieži pat ir tā, ka spēle ir tāda, kas ir, ja tu pilnīgi precīzi ievēro visus noteikumus, tad tu vinnēsi ilgā periodā, ja tev pietiek
tās likmes, jo kazino ir neierobežots daudzums, tev nav. Tas matemātiskās gaidīšanas laiks var izrādīties tev pa garu tavai kabatai, bet tu vienalga zini, ka tev tā bāzes teorija ir jāzina. Un tad, lai tu atpūstos vai neatpūstos, tu nespēlē, bridžis nespēlē tā, ka varbūt šoreiz paveiksies, šoreiz es šitā izdarīšu. Principā viņš ir pragmatisks, viņš ir tendēts uz pragmatismu. Un tāpēc kazino kaut kad agrāk negribēja laist iekšā. Mamiem, piemēram, kaut kad vispār atņēma tiesības iet kazino iekšā. Viņam nepatīk, kā es spēlēju. Bet man arī, godīgi sakot, nepatīk iet uz kazino. Vēl atgriezīsimies sacensībās, bez kazino, bridž tomēr mums ir sports, vai ne? Nu, sports. 2000, reku te vēl viena bilde. Bet mēs vēl bet nekādīgi. Nē, kāpēc? Es domāju, ka varam. Vēl viena fotogrāfija, 2010. gads, tad gan ir Photoshops. Vājslēgs Photoshop. Tā ir reklāma. Philadelphia. Kas to Photoshop? Nemaldos Edīts. Philadelphia mums ir aizmugurē. Philadelphia notika pasaules čempionāts, 5. vieta. Un traumātiskākais padalījums priekš Kārļa. Sasniegums vai vilšanās? Pirmkārt sasniegums, un otrkārt šausmīga vilšanās. Bet tāda ir varbūtības teorija, ka tā var notikt. Un tas, ko Ludvižinski izpildīja, ka mums tur bija vienkārši šausmīgi. Viņi vienkārši sajauca sistēmu, kļūdījās un uzlika 6-kāršu slemiku uz 6-kāršu trumpu. Vienīgo slemiku uz pār vinnēt palīja. Vienkārši viņi kļūdījās. Pilnīgi nulli turnīri pašās beigās, tas ir šausmīgi. Tas ir šausmīgi. Un tur esi līderis un viss, un tad ir sadalījums traumātiskākais, es domāju, priekš Kārļa, kāds ir bijis. Kurā viņu nekādīgi nevar vainot, nekādīgi. Mums vajadzēja kaut ko uzstiept, mums vajadzēja kaut ko izdarīt. Es mazliet uzstiepu, Kārlis mazliet uzstiepu, un pēc tam bija kontraktā, kuru var vinnēt. Un tā varbūtības teorija, viņš tur sēdēja, es nezinu, cik tur tās minūtes. Un laikam tu pareizi spēlēji. Nepareizi tā? Tur cik tur nulli, jā, tur tā varbūtība, uz ko spēlēt, tur mēs apmēram 50 pret 50, jā. Protams, tas ir vienkārši žēl, tu gribi vinnēt turnīru, principā tur jau es vinnēju to turnīru, ja nekas nenotiek. Vinnējuši mēs nebūtu. Kā mēs būtu vinnējuši? Ja tu viens uzlika paņem nost, tā apsakēties no pārējiem. Ja tu vinnētu? Bet ja Ludvižinski neuzlika to tos divus, tāpēc tā ir pilnīgi fīga. Izņem to kādā. Bet lai kā, mēs droši nebijām vēl to nopelnījuši. Cita smuka bilde man te ir arhīvā Monako. Monako. Cik skaists turnīrs bija, tagad vairāk faktiski nav. Bet tas teiksim, tas bija profesionālais bridžs, reāli tāds profesionālais bridžs. Jā, bet tas sarās, ka tas profesionālais bridžs ir ar to slikto... Nē, viņš nav slikti, nē, kāpēc? Tur jau bija galvenā nauda nāca no tā, ko tas spēlētāji balvu fonds, ko pats spēlētājs iemaksā, tas otrs paralēlais balvu fonds nāk no tā kā zirgs atpakaļ. Nē, es vairāk, ne par to, es vairāk par to, ka tu tomēr tā kā, tur, kur tā lielā nauda, tad tur parādās krāpšanas. Tā vajag planšets, reku ir planšets. Tas mazliet pilnīgi cits temats, bet man liekas, ka tā kā, bija spēlētāji, kurus pieķēra, tādēļ, ka viņš mācās tik atvērti, ka to nevar... Bet viņus arī diskot. Jā, bet viņus ilgi ķēra. Jā, bet tur jau tā lieta, viņus ilgi ķēra, bet viņi kā vienkārši to sadalījumu kastīti vai tur pagriezt tā vai tā. Es tiek, ka viņi tik absurdi vienkārši pamanām. Relatīvi, tāpat bija grūti. Jā, viņi labi spēlētāji. Bet varbūt ir kaut kāda laba spēlētāja, kas mazliet kaut cik gudrāk tā sistēma. Nepār sadalījumos, tur bija citādāk to kā. Nē, tur viņus kārtīgi reāli pieķēra. Tas bija... Nē, es domāju, viņus pieķēra kārtīgi reāli, tas viss kārtībā. Varbūt ir kaut kādi vēl citi spēlētāji, kas krāpjas, kas nav pieķēra. Kas varbūt tur kas krāpjas ļoti dažos sadalījumos. Nē, noteikti ir, jā. Viņam ir tur problemātisks sadalījums. Viņš tur
Kaut kā viņam ir veids sasināties ar partneri. Jā, kaut kāda pauze, tāpēc planšets ir vienkārši... Nē, planšets un... līmeņa sacensībās beidzās visi tur baigā draudzība, kur visi pļāpā pie galda un ņemās un priecājās par dzīvi. Tomēr tur ir jāielikt šajā rāmī. Tā fonā smuka bildi no Monako, bet vispār turnīrs. Kurš tev ir tāds mīļākais, labākais, patīkamākais? Tas man patīk šausmīgi, kamēr viņš bija tas varētu būt tāds mīļākais turnīrs? Mīļākais, viņš ir visgrūtākais pirmkārt. Viņš ir viņš visstiprākais. Visstiprākais viņš varbūt nav. Protams, ka ir visstiprākais. Vislielākā nav tur. Viņš arī bija viens no stiprākajiem. Man patīk tādu turnīru, man patīk visstiprākie turnīri. Tāpēc, ka lai kā es tur nospēlētu, vai kā. Un man arī, protams, patīk spēles prognozējumība. Man patīk, ka pretinieks spēlē labi, nevis ka viņš spēlē slikti. Tas ir būtisks. Tas, man liekas, ir būtisks priekš Latvijas Bridža līmeni. Ka pie tā spēlētāji nav pieraduši un tas traucē spēlēt labā līmenī. Ja tas pieredz pie tā, ka tu nevar uzticēties pretiniekam, ka tu aizspēlē drīzāk to, ka pretinieks kļūdās vai pretinieks izdarīs kļūdu, nevis. Ka tu nevari prognozēt viņu kāds brīnums, viņš tagad sataisīs. Nekādu normālu dedukciju darīt. Tu nevari normāli deducēt, un tāpēc man vienkārši patīk, pat tad, ja viņi man apspēlē, man nav nekad apvainošanās par šo lietu. Es nedusmojos par to, ka viņš man ir apspēlējis. Es dusmojos uz vāju pretinieku, kurš kaut kādu muļķības, kaut kādu sadarīs, kur rezultātā es spēlēju kaut kādu nesaprotamu spēli, kurā ja es spēlēju pareizi, tad izrādās tas ir nepareizi. Vēl viena superīga bilde no arhīva, 14. gads. Izstāst, ka viņš aizsargājās 14. gads mazo nāciju kausu Jūrmalā. Principā tas ir pirmais lielais Eiropas turnīrs pie mums. Atklāšanas ceremonija. Tu atceries, kurā vietā Latvija paliks? Pirmajā. Vienīgā reize, kad mēs viņu vinējām. Nē, mēs esam viņu vairākas reizes vinējuši. Ungārijā mēs viņu vinējām. Mikst komanda leģendārā. Šeit vēl ir bilda apbalvošanas ceremonijas, visi mūsu komanda. Leģendārā. Izņemot, es esmu aizkadrā, es biju jau tālāk. Tad Ilziņš bija? Ilziņš bija prezidents. Denis kā tiesnesis un Jurits no FBL. Tas ir vēl viena tāds pašas leģendārās komandas uzvar, tas gan ir Baltijas kaus. Un šī ir... Šie 4 notiesāti. Principā, varētu teikt, no Latvijas mikst komandas ēras, var teikt? 18. gads, 22. gads. Jā, tā var rēķināt pirmais lielais turnīrs komandai, vēl viens Eiropas mazo nāciju kausa uzvara Budapeštā. Starp citu bija Budapeštā. Vispār, teiksim, ja mēs tad skatāmies uzvaru Budapeštā, te tāds starp turnīrs Tartu, arī uzvaru otrā vieta Eiropas čempionātā. Tālāk jau pasaules čempionāts Ķīnā. Mikst komandai, kas pietrūk, lai sasniegtu vairāk? Vai tie bija griezti? Varēja vairāk? Domāju, ka nevarēja. Mums nav trešā pāra, un trešais pārs mums nebūtu devis neko, ja mēs ņemtu līdz trešo pāri. Jo mēs pat noguruši spēlējam labāk tajā brīdī, kā jebkurš iespējamais, ko mēs varētu vēl sameklēt Latvijā. Tur es arī gribētu iebilst. Es domāju, ka tad, kad mums bildi no Itālijas, no 22. gada mums ir 3 pāri. Jā, bet saprot, Zita reprezentācijas Zita. Viņa ir brīnišķīgs partners un komandas biedrs. Viņa zina, ka viņa spēlē sliktāk. Mārtiņš ļoti labi ar viņu mācīja spēlēt. Tā kā vilkt, un mēs varējām vairāk atpūsties. Tur es domāju, ka mums bija šansi tad, ja mums nebūtu lielais skandāls ar Ameriku.
Jā, man liekas, tas skandāls mums Tas skandāls apēda emocijas. Apēda. Pirmkārt, Kārli apēda, jo viņš metās aizstāvēt mani, vai vēl nezinu, ko var sakot visu, jo Nē, tu biji tāda milzīga, tā grūti spēlēt, milzīga tā netaisnības sajūta. Nenormāli netaisnības sajūta un kaut kā, un tad mēs nolējām to maču. Labi, teiksim, sākotnēji Ķīnā 19. gadā pusfinālā mēs varam tikt, vai pusfinālā mums vajadzēja trešo pāri? Ķīnā nevajadzēja. Ķīnā jūs nebijāt noguruši, es nebiju Ķīnā. Man liekas, jūs bijāt Ķīnā, ka man liekas, tas nogurums varbūt nospēlēt to lomu. Itālijā? Ķīnā kaut kā nenoguruši. Es zinu turnīrus, kuros noguruši tā, ka vienkārši vairs nesaprotu. Es saku, noņemiet 2 dēļ, man lieciet trešo pāri, es vienkārši nevaru vairāk neko spēlēt. Vēl viena tāda interesanta bilde, tas ir Open izlase Madeirā. 2022. gads. Man tāds viens uzreiz smagais jautājums ir tā teikt. Visi veči formās, tikai tu redzi formā. Kāpēc? Tāpēc, ka francūzētis uzskata, ka forma ir vakarklēja. Bet viņas tāpat ir formā. Jā, bet viņam nevienu, klausieties, kurai sievietei patīk, basketbolu spēlē ar tādiem krekļiem. Kurai sievietei patīk vilkt polo kreklu mugurā. Tomēr šī ir tā mājas forma, jo tā forma ir bijusi daudzos turnīros, ja izmantot, nav tuvu slikts variants. Nav tuvu slikts variants. Kas tā izlasē pietrūka? Viss. Beidzot, pēdējā bilde kolekcijā, pēdējā dāvana pat ir Latvijas. Pēdējā medaļa. Tā nav, pieaugušiem pēdējā medaļa. Pēdējā medaļa pieaugušiem. Junioriem mums bija medaļas pagājuši. Jā, tad Māja un Jānis 23. gads. Bronza. Varējāt augstāk? Mēs varējām kādām 30 vietām zemāk. Labi, un tad noslēgumā daži tādi īsie zibens jautājumi. Ja? Kas ir Latvijas bridža rokraksts? Ja tāds eksistē, bridža rokraksts. Tas laikam grūts jautājums. Tas ir ļoti grūts jautājums. Negribu tā. Mums ir ļoti slikta partnership vispār. Un tas rokraksts, nezinu kāds, kuram viņš ir, es nevaru tādu tiešām reāli rokraksts, mēs būtu tāds. Dažādi tie rokraksti, manējais viņš ir ļoti atšķirīgs no Kārļa vai no tāda. Es nedomāju, ka tāds ir, bet es gribu par to partnership, ka mums ir ārkārtīgi slikts partnerships. Visā šajā bridžā ir partneriem ļoti svarīga lieta. Eksistē pirmais un otrais numurs, kas galīgi nenozīmē, ka pirmais numurs spēlē labāk pa otro. Bet kādam ir mazliet jāpielāgojas partnerim. Jo savādāk ir 2 auni, kas skrien viens uz otru ragiem. Viņam ir tikai viņam taisnība, var spēlēt tikai tā, savādāk nevar spēlēt, šito es nespēlēšu, šitās ir muļķības, viens pasaulē tā vairs nespēlē, kas pilnīgi nav fakts. Un pasaulē spēlē dažādi, un tas pirmais un otrais numurs, tas, piemēram, tu spēlē ar Zitu. Kurš tajā pārī ir pirmais numurs? Zita. Tu saproti, ko viņa var, ko viņa nevar, un tu pieņem to un spēlē tādā veidā. Nē, es noteikti veicu kaut kādus pielāgojumus. Es noteikti veicu pielāgojumus, spēlēju solīšanā un tam līdzīgi. Ja tu tagad taisi, teiksim, ilgstošu partnership, nevis tā kā tur nospēlējāt vienu turnīru, mazliet kaut ko iepriekš patrenējāties, sistēmu iemācījāties. Bet, ja tu spēlē ilgstoši, tad arī šī situācija turpina pastāvēt.
Un tad gan biežāk ir tā, ka tas, kurš ir erudītāks, labāk zina un tam līdzīgi, ka viņš kļūst par to pirmo numuru. Bet ja tas otrs nepiekrīt tam un sāks strīdēties pretī un nāk ar argumentiem, kuri tikai pa pusei argumenti un negrib ieklausīties, tur nekāds partnerships nesanāks nekad. Un savukārt, jā, varbūt arī situācija, kurā tas, kurš spēlē labāk, tas reāli piemērojās un ir otrais numurs. Un tad sanāk daudz labāk. Un vissliktākais ir tajā brīdī, kad pāris sāk jukt, ja ir tas pirmais numurs, kurš spēlē labāk un otrs nespēlē, tagad viņš ir tā kā izaudzis un sācis spēlēt tikpat labi, un tad sākās tās viedokļu sadursmes, un tad sākas strīdi, tad principā abi ir kompetenti un katram ir mazliet savs viedoklis, un tad sākas pilnīgi tāds sinusoidi vispār te bridžā notiek. Un tad tāds pauksts un vispār nav iespējams spēlēt. Katrs ir spītīgs, katrs uzskata, ka tur krusttrīnieku nokritiens nozīmē to un to, otrs uzskata, ka nē, tas ir pirmā gājiena pamudinājums vai vēl kaut kas tur, un aizgāja, un tad apmirst. Nē, tas tāds savu veidu paradoks, jo Latvijas bridžā drīzāk cilvēki, kuriem tā kā drīzāk vidēji lielāks ego, bet tai pašā laikā bridža ir pārspēle, un tad rodas tās sadursmes. Piemēram, mēs ar Mārtiņu, mēs abi tā labi spēlējam, bet mums nesanāk tas partnerships, mēs neko nekad nevaram izdarīt. Gan nē. Mums ir bijuši arī ļoti labi turnīri. Piemēram, Lisabonā, man liekas, mēs ļoti labi nospēlējām. Eiropas šiem notāliem. Man vismaz tā atmiņā palicis. Jā. Nē, ka mums ir kādiem, mums ir bijuši kaut kādi ilgie tur kaut kādi turnīri, kur mēs esam labi nospēlējuši. Ir kaut kādi turnīri, kur mēs esam aizbraukuši, tā kā, ka vajadzētu kaut kā kaut cik pievilājīgi nospēlēt. Kur mēs? Mēs te kā finālā viņš tajos, kur bija tajā teltī, tas Eiropas čempionāts. Tas bija... Tā bija traģēdija. Ka mēs kaut kā bet jāpiezīmē, tur bija ļoti skaists ceļš uz mūsu dzīvošanu Piepārkā, tur bija sēdiens. Jā, tas spēles apkārt apstākļi bija daudz labāk nekā tā spēlēšana teltīs tam plasmasas krēsliem. Ar kondicionēru, kurš vai vispār nav, kur tev saule žarī, vai arī tev pūš tā virsū, ka tu vispār gandrīz lido prom no krēsla. Es atceros, kā tie veči kā muši skrīt. Tas bija šausmīgi. Drausmīgi. Drīz jauna atlase. Pēc nedēļas pārdomas, man ir vairāk interesēt prognozes, pārdomas un mazāk, jo pārdomas, cik cilvēki piedalās atlasē, katram savas viedokļas. Kā pēc nedēļas jauna atlase? Atlasīs no tā, kas ir, kaut kādā veidā atlasīs un spēlēs. Nekā tur interesanti, kur nav. Nē, pats process jau interesants. Tomēr, es domāju, ka būs tāds... Man liekas, ka tur vajadzētu kādu tiesnesi uz vietas tomēr labāk nolaist, kas nomierina sakars ar šos, es domāju, es pieļauju. Es nesakarsīšu, to ir pilnīgi noteikti. Mēs pirmīt runājām par atlases opera izlases, kas mūsuprāt bija viens no, bet interesantākais notikums ziemā Latvijas budžeta. Bet nākamo mēs tomēr liekam, ka interesantākas būs Eiropas ziemas čempionāts Prāgā. Starp citu brauc? Es tagad skatos, ka Betkers, viņš nokās ar to viņam pa daudz. Bet tu vispār var open ar mixtiem apvienot? Jā, var. Mums nezinu, kāpēc, man liekas, mums samaksāts, ka restīvi pilnā dalība iespējams. Bet jā, labi, to mēs esam aizskatījā, vēl varam parunāt. Jā. Visbeidzot, tad varbūt novēlējums mūsu podkāstam un vispār Latvijas brīdistiem. Tu mēģini izlasīt atbildi? Nē, es skatos, te bija tāds ļoti interesants jautājums. 3 lietas, kas liecina, ka pretī sēž ļoti stipras pāris, un tas ļoti patīk. Labi, tad pirms novēlējuma vēl pēdējais grūtais. Tātad
Pirmā lieta, kas liecina, ka pretī sēž stiprs pāris, ir tas, ka viņi ar ļoti retiem izņēmumiem ir labdabīgi noskaņot pret oponentu. Viņi ir labdabīgi? Jā. Tas ir stipri pāri? Jā. Labi. Viņi jau apsēļ, tas principā, es uzreiz, cita lieta, protams, kad visus tos labos pāris es vienkārši pazīstu, tāpēc tas tā nav, bet, piemēram, kaut kādā Amerikā, kurā mēs nepazīstam visus labus pāris, kas tur spēlē, tur kaut kādas top pazīstam, bet tur ir ļoti, ļoti daudz labu pāru, un tad to var redzēt. Cilvēks ir pārliecināts un te pašā labvēlīgi noskaņots. Viņš nepiekasās pie sīkumiem. Viņš atšķir tās situācijas, kurās tev bija tiesības domāt, kurās nē. Viņi nekasās pie galva. No retiem izņēmumiem. Jā, tā kaut kā. Es nezinu, Romanovskis Kibits, tas ir tāds solījums, kurā partnerim ir ļoti grūta situācija. Jo neviens nezina, ko tas īsti nozīmē, bet saprot, ka acīm redzot partnerim ir kaut kāda problēma. Un tad viņš sēž un domā, ko visi citi solījumi varētu nozīmēt, kas acīm redzot viņam nav, un kāpēc viņš šo solījumu dara. Tas nav nekāds ķebits, bet viņš uzliek milzīgu spriedzi partnerim, kurš sāk uzreiz jau burkšēt un nav apmierināts, bet labi partneri parasti tiek galā ar šo situāciju. Romanovskis Kibits ir tad, kad pēc sekvences stiprais krusts. Solījums, piemēram, 3 krusti parādots 4-1 singla kārtas. Romanovskis sola 3 kārnavi. Ar jautājumu, kas ir tajā mestā. Un atbild 3 bez. Mums ir kalps. Jā, un es domāju, ka es atceros, bet uzskatu, ka tā ir ļoti laba lieta. Precisionā ļoti laba lieta, jo ja vienā krustā vienmēr ir 16 punkti, un tev ir 4-4-4-1, tad ļoti bieži ļoti bieži tajā partnerim ir garš masts. Tur, kur tev ir īsums, viņam ir garš masts. Un noskaidrot to, uzreiz, iedomājies, cik stiķi tur uzreiz tajā mastā ir, ja tur ir kalps. Ja tur ir, teiksim, dūskungs dāmas aiztiek. Tad kalps viss tie 6 stiķi, kalpi nav nekāda 6 stiķi. Tu jau arī cits tur var parādīt, citu kaut kādu figūru. Un galvenais, jo to solījumu nav īsti, viņš nevienam nav vajadzīgs. Kāpēc gan to nepaprasīt? Es domāju, ka es šito esmu izdomājis. Pēc tam mēs kaut kur aizbraucām, izrādās to jau kāds, kad viņš manis ir izdomājis. Granovs ir izdomājis. Viņš bija izdomājis. Kā es nezinu, vai tagad viņš vispār nedos neko vairs nespēlēt. Spēlē visur, kur pielaiž. Visur, kur Krievs pielaiž. Ēģipti. Visi Ēģipti izbrauka Indīķi. Visi, kur pielaiž. Sērbija, kas tad vēl viņam ir plāni. Labi, forši, man liekas, bija interesants saruna. Jā. Cerams, ka ne pirmais... Lai jums labi veicās. Pirmais dienas podcasts. Jā. To pielīties konkursā, skatīties. Jā, to skatīties pirmo daļu, 7 tēmu podcastu pirmo daļu. Tur arī tieši ir jautājums par Čehiju. Un tiekamies pie zaļā galdiņa. Tiekamies. Nē, tagad ejam ēst kaut ko darbēt. Labi, forši, skatījies un turam. Tā.